Nu ko, mēs esam mazajā Āfrikas pludmalītē. Mazā Āfrikas pludmalītē notiek uzkopšanas darbi ļoti cītīgi, visādus gružus no tiešās pludmales. Viņš ved šeit uz tālāku vietu un izber ārā krastā. Nu jā. Un aktīvi gatavojās tur visi pludmalēji. Kafejnīcas tiek slietas un remontētas, sezona tuvojās. Turistu būs daudz. Jānīt, ko tu tur meklē jau? Skaties, kur ir tās durvis ved. Un te patiešām ir durvis un viņas kaut kur ved. Jā. Labi. Jānis jau bišķiņ pabradāja pa ūdeni un viņam patikās. Doma ir iemērkties. Nu, paiesim vēl bišķīt un tad redzēs. Te jau kaut kāda akmeņi, Jāni, ir ūdenī. Tad jāiet atpakaļ, būs tur peldēties. Nu, ļoti skaisti, protams, un ūdens ir zils. Skaisti zils. Krievu arī te ir diezgan šat tad dzird slāvu valodu. Tā kā, un, protams, itāļi un spāņi un vācieši. Un droši vien sezonā te vispār ir ļoti daudz cilvēku. Super. Labi, šodienas reportāža ar to beigsies. Jānis nopeldēsies, un mēs dosimies atpakaļ. Esam jau noveikuši 10 km 380 metrus uz šo mazo Āfrikas pludmalīti. Un atpakaļ mums ir tikpat garš ceļš. Nu, tad šodien būs kaut kādi pāri pat 20 km būs noiets. Forši. Mēs pēc šitādām pastaigām katru dienu guļam ļoti labi. Kā iekrīt gultā, tā guļ. Bet ne, gadās, ka es citreiz pamostos naktī. Jo nav ar ko elpot. Es atveru logu un tad ienāk svaigāks gaiss. Tad ir ar ko paelpot. Līdz rītam var gulēt atkal cieši un mierīgi. Nu, ko, Janīt? Patiesi sakot, tev visu laiku redzi tāda, es nezinu, paejam vēl? Nu, paejam vēl, ja tu domā, paiet vēl, kā tur cilvēki jau iet tālumā. Jā. Jā, kā varam paiet vēl. Paskatīties, kas te notiekās. Redzi, tās kājas visu laiku lido līdz tai jahtiņai. Nu viņi zvejo noteikti. Visu laiku virs jahtas. Jā. Labi. Tāds mieriņš, forši. Vidusjūras mieriņš. Interesanti, kā te ir vasarā. Gan jau, ka te ir daudz cilvēku. Te. Kaut kāds šitāds pārējais, vai tas iet, ka viņas ir te ciet, tie vārti ciet. Nu, kādreiz viņi ir bijuši vaļā. Jā. Jā. Tagad ir ciet. Tur augšā ir kaut kāds parkings. Jā, nu, ja cilvēki noliek mašīnu, nāk lejā te ar suņiem steigāt. Skats uz mazo Āfrikas pludmalīti. Un augšā kāda klints.
Nu, Janīt, ko tu tur pēti? Un tās klints vienkārši fascinē. Jā, piekrītu tev. Tāda varenība un dimensija un Mhm. ārprāts.